ar romantisku balādi nācis klajā dziesmu kā agrāk, tūlīt piedzīvos pirmatskaņojumu rādījos konto ēterā. Vēl viens romantisks gabals no Krisa Noā. Tā Anita mūsu klausītāja raksta. Jā, absolūti. Un es teiktu, ka arī vēl viens romantisks, bet savā ziņā tas ir arī kaut kas jauns. Manā dairadē šī sajūta vismaz latviski noteikti nav dzirdēta, un tad man šķiet, ka arī savā ziņā pārsteigs tos, kuri vēl nav paspējuši šorīt noklausīties šo dziesmu. Jo cik interesanti tas arī, ko Anita raksta, ja agrāk man Kris Noā asociējās, tas džeks, kas dzied angliski, tagad tas man ir džeks, kas dzied tās romantiskās dziesmas. Nu super. Super. Tāda ir tā asociācija. Ļoti labi. Tas jau notiek ar laiku, un arī tāds bija mērķis, ka tomēr galā cilvēki sāk saprast, ka šis džeks Kris Noā tomēr ir latvietis. Tepat audzis, dzimis un joprojām dzīvo, un jau rada mūziku latviski. Kā dziesma tapa? Dziesma tapa patiesībā labu laiku atpakaļ. Šī ir dziesma, kura visilgāko laiku pavadīja mapītē, manā demo mapītē, un gaidīja savu īsto brīdi. Teksts nāca krietni vēlāk, teksts nāca patiesībā pērnā gada beigās, un tā kārtīgi nofinišēt šī gada sākumā, un tad tā sajūta bija īstā, ka ir īstais teksts, kopā ar mūziku saliekot. Viss strādā ideāli, un tad man likās, ko tur daudz gaidīt, un jāiesāk gads radoši un produktīvi. Un romantiski, bet stāsts nav tikai par tādām romantiskām attiecībām. Tas patiesībā ir par tādām attiecībām, nopietnām, brīnišķīgām, dziļām attiecībām vārdu plašākajā nozīmē. Tieši tā, un man kā arī autoram tieši domājot par šo dziesmu, negribējās to aprobežot tādu romantisku kontekstu, bet to, ka uz mums dažādi cilvēki atstāja ļoti lielu nospiedumu, un mēs paņemam daudz ko, gan personības daļu, gan lietu uztveri un dzīves uztveri, un nereti vienā vai kaut kādā citā formātā mums nāk šķirties no šiem cilvēkiem. Tāda ir dzīve, un tad galu galā viņi ir kļuvuši par daļu no mums, bet lietas vairs noteikti nav tāpat, kā bija. Un tad man šķiet, ka šis stāsts ir ļoti kaut kādā ziņā daudzpusīgs, jo katrs var to interpretēt arī pa savam. Interpretācija vajadzēs. Ar to mūsu cilvēki galvenokārt nodarbojās, klausoties rādio. Viņi iedomājas visu, ko, un beidzot viņi zina, ka Kris Noā dzied šo nākamo dziesmu. Pirmatskaņojums rādījos konto ēterā Kris Noā un dziesma kā agrāk. 9:39 minūtes rādījos konto. Rādījos konto. 9:43 minūtes. Aizkadrā saklausījās visu daudz ko, bet tagad par kaut ko citu. Kris Noā dziesmu kā agrāk dziesmai taps arī brīnišķīgs videoklips. Jā. Mēs ar Kārli noskatījāmies, kurā metro tas ir filmēts. Tas ir Prāgā. Tas ir Prāgā. Un tas ir garākais eskalators Eiropā. PO2 kaut kur. Zeltainā līnija. Laikam, jā, es tev tu tik labi zini. Es esmu Prāgā ļoti daudz reiz bijis. Jā, un tad runājot par video, mēs gribējām parādīt to, ka var arī nepiesātināt ar nenormāli atraktīvu sižetu, un kaut kādā ziņā man šķiet šai dziesmai piestāv šāds mierīgs video, kur tieši iedziļinies mazākajās detaļās, niansēs. Tu vari pavērot, kā cilvēki iet slīd garām par šo eskalātoru, kādas sejas grimases viņiem ir, un vienlaicīgi tad dziesma runā vairāk par video, un mazliet kaut kādā ziņā pat ir tāda izmisusi, un tāds izmisuma kliedziens, kamēr klipā viss notiek lēni. Man jautājums, jūs to dziesmu skaļi dziedājāt uz tā eskalātora? Es par cilvēku sejām domāju. Jā, dziesmu ir jāatskaņo, lai es varētu dziedāt līdzi. Tā kā mēs atskaņojām, bet patiesībā šis te eskalātors nav skaļš, bet tas troksnis, viss kopējais apkārt absorbēja praktiski visu skaļumu, ko mēs tur radījām, un galā cilvēki tikai brauc garām smaidīja un redzēja, ka es tur kustinu muti, un ka ir kamera, ir operators, režisors, un galā bija diezgan, man liekas, priecīgi par notiekošo. Atkal tie tiktokeri. Jā, apmēram. Es iesaku sameklēt YouTube ar nosaukumu kā agrāk Kris Noā. Kris, tev ļoti jaudīgi sācies jaunais gads. Kādi tev plāni šim jaudīgajam jaunajam gadam? Jā, tā tad plāni ir kaut kādā ziņā diezgan lieli, nopietni. Rīt jau mēs prezentējam šo dziesmu muzikālajā bankā, un tad 6. jūnijā mums ir Siguldas Pilsdrupās grandios koncerts ar vairākiem droši vien
pirmatskaņojumiem. Un priekšā ir vēl korkari, kuros piedalos. Un paralēli tam visam man ir plānā būt ļoti ražīgam arī oriģināla mūzikas izdošanas ziņā. Tas nozīmē, ka mēs arī varam albumu sagaidīt. Es gribētu teikt, ka vismaz manā prātā šis te albums kaut kā ieskicējās un saliekas kopā, bet man nepatīk solīt pāragri, tāpēc skatīsimies, bet noteikti līdz koncertam es teiktu, ka vismaz 2 dziesmas bez šīs noteikti būs. Super, gaidīsim, lai top. Super, paldies jums! Paldies, Kris! Paldies tā!